Latvija. 23. februāris. Latviešu veidotas armijas dibināšanas diena. Diena, kurā pieminēt mūsu latviešu strēlniekus, latviešu cīnītājus. Tādu kā Jukumu vācietu, šīs armijas pirmo virspavēlnieku, tādu kā Jānu Bērziņu vai Pēteri Čuzi, armijas izlūkdienas, GRU dibinātāju un veidotāju. Jēkabu Alksni, kā aviācijas veidotāju. Diena, kurā mēs varam ar sirdi un dvēseli atcerēties mūsu cīnītājus, ar kuru vienības spēku tika izmērsta aristokrāta vara. Veidota valsts, suverēna tautas varas valsts, kurā bija jābūt gaišai, labklājības, nākotnē tautai. Ja 37. 38. gadā ap 17,000 latviešu šīs valsts dibinātāji netika nelietīgi nogalināti. Mans uzskats, šī būtu gaiša, labklājības valsts. Un mūsu seņši latviešu strēlnieki parādīja, kāds ir mūsu tautas vienības spēks, ko mēs varam izdarīt, kā mēs varam pagriezt vēstures ratu, nekautrēties, pievienoties tautas kustībai. Mēs esam vienota, stipra tauta. Pagriežam vēstures ratu, izmēžam tagad naudas varu ar visas viņas kalpiem, valsts izsaimniekiem, vēstures mēslainē. Mēs to varam, mēs ticam, mums izdosies, ja mēs esam balta tauta, gaismas tauta. Mūsu pienākums citu tautu priekšā ir darīt šo, izmēst šo sātinisko, nelietīgo, un esam personoloģijas mani varu vēstures mēslainē. Zvanat mums, tiekamies, veidojam stipru, vienotu tautas kustību. Mēs ticam, mums izdosies. Latvija ir tavās rokās.